kaut kāda lietu secība, algoritmiskā domāšana. Es gribētu teikt, ka man patīk, ka tas ir kaut kas maziņš, un tad tu redz, kā viņš veidojās, kā viņš aug, un tas ir tevis aprūpēts. Zaudēju savaldību, kad es esmu tik dusmīga, ka es vienkārši vairs nevaru. Es esmu visu kaut ko, es kokos esmu paaugstu kāpus, protams, ka tādiem lēmumiem noteikti neaugstu un nesapņo par to, ka kaut kas tāds ir jādara. Labdien visiem! Un šonedēļ Kurzemē notiek pieaugušo izglītības dienas, un tajā piedalās arī Kuldīgas novada pašvaldība. Un šodien esam pulcējušies uz tādu tiešsaistes iedvesmas sarunu ar Kuldīgas novada domas priekšsēdētāju Inesu Astaševsku, lai runātu par dzīvi mainošiem lēmumiem un 365 iespējām, kā tad ko nepalaist garām. Un sarunā piedalīšos arī es, žurnāliste Ieva Benefelde. Un, protams, paldies visiem, kas ir pievienojušies, un mūsu saruna ilgs stundu. Un aicināšu arī, kurš var pieslēgties arī ar visu attēlu, bet arī pirms mēs sākam sarunu, arī paskatīties, vai visi ir atslēguši arī skaņu. Un arī aicinām uzdot jums interesējušus jautājumus tepat Tērzētavā, tad arī mēs tos redzēsim un arī uzdosim jums. Un ar Inesu jau esam pazīstams jau kādu ilgāku laiku, tāpēc arī uzrunāšu uz tu sarunā. Labvakar, Ines! Labvakar! Inesē, es esmu dzirdējusi apgalvojumu, ka tu esi jaunākā pašvaldības vadītāja Latvijā, arī viena no retajām sievietēm, un turklāt vēl ar 3 bērniem. Jā. 3 bērnu pašvaldību vadītājiem nav retums, ir arī vairāk bērniņu, kam ir, bet par jaunāko vadītāju neesmu tādu ļoti tādu detalizētu pētījumu veikusi, lai apgalvotu, ka tiešām tā ir, bet tā pirmšķirīgi man šķiet, ka jā, tā tas ir. Un sievietes, jā, mēs esam pašvaldību vadītājas, arī, ja es nemaldos, 5 sievietes tikai no 43 pašvaldību vadītājiem. Un Kurzemē vienīgā? Kurzemē vienīgā sieviete. Ja tā var jautāt, cikos sākas tava darba diena? Darba diena vai diena? Diena, varētu būt diena. Jā, agri, jo, ja vēlos kaut ko paspēt arī pati, pirms varbūt dodos uz darbu, tad es ceļos 5 apmēram. Bet ir reizes, kad es saprotu, ka ir vēlāks iepriekšējais vakars bijis, un tad es, protams, ceļos nedaudz vēlāk, bet es domāju, sievietes sapratīs, matu mazgāšana kaut kādu laiku paņem, gana bieži tie ir jāmazgā, lai būtu svaigi, un jā, arī nav ko liekt, arī bērni tāpat no rīta ir pirms darba, ir uz skolu jāizved, uz bērndārzu jāizved, un tas paņem savu laiku. Jā, tas sievietē vēl arī jāpiedomā, ka viņiem visu laiku labi jāizskatās. Jācenšās. Izstāst, kāda tad bija mazā Inese bērnībā, par ko tu sapņoji? Noteikti jau kā visi par darbu saldumveikalā. Man ir tā, ka man jau no mazotnes vienmēr ir paticis būt kopā ar cilvēkiem, es teikšu. Un vienmēr paticis kaut ko organizēt, kaut ko rīkot, kaut ko darboties. Arī, kad mazāku bija uz ielas, es zinu, ka organizējām sporta sacensības tiem pāris kaimiņu bērniem. Es biju tiesnesis, es biju organizators, pati piedalīties pat varbūt tik ļoti nealka, vairāk tā organizēšana un tā darbošanās. Tas laikam ir tāds, un es esmu izmēģinājis ļoti daudz ko skolas laikā, pulciņus esmu apmeklējis, es pat nevarēšu nosaukt skaitliski, bet es esmu pat audusi, pat aušanas pulciņā esmu gājusi, mākslas skolas, esmu beigusi klavieres, esmu spēlējis tautiskās dejas, ir dejots koris, un ļoti daudz, kas ir darīts, un manuprāt, tas arī ir ļoti vērtīgi, ka ir tāds priekšstats par vairākām lietām. Varbūt es ar vienu no šīm lietām šobrīd arī noteikti nenodarbojos profesionāli vai kaut kā tā, lai es varētu kādu citu mācīt, bet man ir priekšstats, kas tas tāds ir un ko tas nozīmē. Es esmu arī lasījis, ka tu nāc no tādas spēcīgas dzimtes. Kā tas varbūt palīdz tajā dzīvē? Arī varbūt tādos pat sadzīvē, tādos sīkumos ikdienā. Pirmām kārtām jau man liekas, tas ir tas, kas arī, tā jau ir, tu esi izaudzis jau tādā ģimenē,
Un līdz ar to tu jau veidojies kā personība, jau ņemot piemēru no vecākiem, vecvecākiem. Un noteikti tas arī iedod tādu ļoti lielu, tieši to virzienu, varbūt uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, būt patstāvīgam, pieņemt. Jo man arī vienmēr ir bijis tas, ko man arī mamma, arī vispār vecāki, arī tēti, protams, un vecāki. Lai vai ko es izlēmu, es zinu, ka man vienmēr atbalstīs. Man atbalstīs, bet man pašai ir jāuzņemās tā atbildība un tie lēmumi. Un vecāki vienmēr ir palīdzējuši un virzījuši un gribēja dejot. Dejojam, darbojamies, vedam, aizveda, atveda. Bet tas, ka man ir kaut kāda atbildība, es to nevaru darīt. Tā šodien jā un rīt nē. Tādas lietas. Un tas tādā, un varbūt arī no spēcīgas dzimtes, man liekas, tas ir ļoti būtiski arī šobrīd. Kaut vai tas, ka mēs arī šobrīd vēl, arī ar tiem pašiem mums ir vairāk rādi, kas ir nedaudz pat tuvāk vai tālāk. Mums tiešām ir regulāri tādas tradīcijas, kas jau ir vairāk gadu desmitos. Lieldienas mēs svinam kopā ar vieniem no mūsu radiem, kur arī mēs esam izauguši jau tik liels pulks ar bērniem, bērniem, un mums tas liekas tik svarīgi un tik patiesi. Un pat tas īpašākais vēl ir tas, ka arī mūsu bērni jau, kaut vai viņi ir tādi pusauģi, ko tu tur ar mammām, ar omām kopā, bet viņi tik ļoti gaida tos svētkus, kas pat prātā neienāk, ka viņi varētu nepiedalīties. Ziemassvētki ir mums viens no lieliem ģimenes svētkiem, jo man brālim ir dzimšanas diena Ziemassvētkos tieši, līdz ar to tie ir vienmēr bijuši jau no bērnības kaut kas tāds ļoti, ļoti arī īpašs. Un tas, man liekas, viss tā stiprina kopā, ka tāda būšana. Dzimtas koku arī veidot pētat, kas tur bija tālākā pagātnē? Mēs pāris gadus atpakaļ sākām veidot un diezgan dziļi tikām. Mums ir rados arī vairāki cilvēki, kas arī veido, un tad vienkārši mēs neesam salikuši kopā. Es pati ar to šobrīd, tas, ka es zinu, ka mamma ir atsaukusies arī stāstot par mūsu puses radiem arī citiem mūsu radiniekiem, tas būtu noteikti ļoti vērtīgi un interesanti, bet šobrīd es pati personīgi līdz tādai aktivitātei tam es vēl neesmu atradusi laiku, bet gribētu. Varbūt nākotnē. Par ko tevi sarāja kādreiz bērnībā? Droši vien, ka bija taču kāds brīdis, kad... Par daudz. Es nezinu, vai žagari. Nē, žagari nebija, bet tas, ka es es plānoju, nevienmēr reiķinājos ar vecāku laiku. Varbūt man ir jābūt tur, man ir vajadzīgs šis, man ir jābūt tas jādara, un tad vecākiem gandrīz ir manam tādam dienas režīmam jāpielāgojās. Bet tādu sarāšanu es pat neatceros, kaut kā mēs tā... Mums ir, tā arī laikam ir tāda mūsu ģimenē tāda... ka mēs esam diezgan jau arī bērnībā ar tādu pieaugušu cilvēku tādu domāšanu. Ir tā bērnība izjūtama, tos arī redzu savos bērnos. Man laikam nevienam bērnam nav bijuši īsti tādi bērnišķīgie, tādi niķi gājieni, kas ir niķi, tādu ir, bet tieši kas asociējās ar tādu, viņš jau maziņš, tā mazie bērni uzvedās tādi, laikam mums īsti nav, un arī es neatceros sev bērnībā, bet es pieļauju domu, ka neesmu dzirdējis, ka īpaši būtu stāstīts, bet tā kā es tādas rāšanās, es tādas neesmu. Es esmu visu kaut ko, es kokos esmu paaugstu kāpus, protams, kad ir kritus lejā un smilšu kasts ir pieliets smilšu pils ir būvēts ar tādiem ūdens kanāliem, ka pēc tam viss dārzs pludoja, jo man jau neienāca prātā, ka tās smilšu kasti jau, viņi jau nav slēgti, hermetiski viss var izplūst. Pa dīķi mēs esam ar plostiem vizinājušies ļoti jaunā vecumā, ka ir traku galvu vecākiem un radiem esam sagādājuši. Ir nedarbi bijuši. Jā, tās bija tās blēņas, ko es būtu tālāk jautājis. Blēņas ir bijušas, jā. Jā. Ir skolā Kuldīgā, tu esi mācījusies, tu esi kuldīzniece, principā, tur no Matu Goliņa. Jā, pilnīgi un absolūti, un esmu mācījusies Kuldīgā, esmu mācījusies Kuldīgas mākslas humanitāro zinību vidusskolā līdz 9. klasē, tad vidusskolā es mācījos Viļu Plūdoņu ģimnāzija, tad bija. Un ģimnāzijās esmu bijusi arī kā skolotāja, arī kā direktora. Tā kā tur esmu gandrīz visu statusu, izņemot vecāks, vēl es neesmu tur bijis. Bet kas skolas laikā, kas bija tas, kas interesē visvairāk? Ir priekšmeti, kas padodas, ir mācību priekšmeti, kas īsti nepadodas. Mani interesēja
Man matemātika vienmēr ir patikusi. Līdz pat 9. klasē arī olimpiādēs esmu piedalījusies un arī labas vietas kaut kā. Tādēļ, ka vienmēr ir paticis tāda loģiskā domāšana, kaut kāda lietu secība, algoritmiskā domāšana. Es gribētu teikt, ka man tas piemīt. Un tā jau ir tā matemātikas, tas matemātikas pamats ir. Un tā man vienmēr ir patikusi tieši šķetināt un rēķināt un domāt. Man ļoti paticis ir viss kaut kas ir tāds grafisks. Atceros, mākslas skolā mums bija arī kompozīcijas, neatceros vairs to priekšmetu, bet kur arī mums ir ļoti tādas tehniskas lietas jāveic un jādara. Un tās man vienmēr ir patikušas. Bet rakstīt man domraksts nav. Es labāk varēju ar konspektu uzlikt. Es nesaprotu, kā var to, ko var pateikt vienā teikumā, kā to var uzrakstīt 2 lapas pusēs. Tas man nekad nav padevies atkal, varbūt tā, jā. Kas varbūt arī skolas laikā, arī tu jau ieminējies, ka arī bija aktīvi un visu kaut ko organizēja, arī skolas laikā bija tā, ka tev varēja pamanīt ar savām aktivitātēm? Jā, es nekad neesmu izcēlusies ar to, ka es būtu ārkārtīgi izcili mācījusies, bet nekad arī neesmu izcēlusies ar to, ka es būtu nesekmīga. Es biju tāds parasts, tāds mācību ziņā, tāds vidusmēra, acīs nekrītošs jaunietis. Bet es vienmēr, arī skolas laikā, tad tāds pašpārvaldes nebija tik, tā kā šobrīd ir visās skolās, bet mēs visu kaut ko rīkojam, visu kaut ko organizējam. Gribējām pasākumu, vienam draugam, tētim piederēja klubs, sarunājām, ka mūs tagad kaut ko tādu vispār nestādos priekšā, ka varētu nakts klubs tepat pilsētas mērogā, ne jau tur kaut kādā pagalmā. Savācām, atradām sponsorus, tepat vietējos uzņēmējus. Viņi mums arī atbalstīja, uzorganizējām pilsētas ballīti, paši stāvējām, iekasējām naudu. Kaut kā, tas šobrīd noteikti jaunatnē tas nav saprotams, bet tā varēja. Gribējām popielu, uztaisījām popielu, mums bija pieteikumi, mums bija tādas tiešām novada līmeņi šobrīd, es teiktu, tādu pasākumu. Un tas arī laikam arī ir tas, ja tu kaut ko vēlies, un ko es arī šobrīd arī jauniešiem mēģinu un arī kolēģiem, un arī saviem bērniem, ja tu kaut ko gribi, vienkārši ir jādara, meklējam to variantu, kā atrisināt, jo ļoti daudz lietas ir izdarāmas, nevis gaidīt, ka kāds cits kaut ko izdarīs. Un skolas laikos organizēju, darbojos. Esmu arī jau no 11 gadiem principā jau sāku vadīt, sāku nodarbības dejas, mācīju, vadīju, palīdzēju. Sākumā, protams, tas viss sākās, mums bija Kuldīgā tāds aerobikas klubs Koridors, un tur bija vadītāja Ilona Garokā. Un tad mēs dejojām, un viņa mūs aicināja. Viņa pat aerobikas arī vadīja tur pieaugušajiem, un tad kādreiz viņa netika, tad viņa lūdza novadīt iesildīšanos, vai ko, jo es tur dzīvoju, gandrīz varētu teikt, visās tajās nodarbībās un treniņos. Un kaut kā tā pamazām, līdz pati jau sāku savus grupas veidot un strādāt. Tas pat nevienā mirklī tas nav bijis kaut kā mērķtiecīgi, ka tagad es to darīšu, bet kaut kāds tā ir jāizgājas. Deja, es saprotu, tev ļoti svarīgi. Vismaz bija, es nezinu, cik šobrīd liela vieta ir dejai. Man arī izglītība ir viena no manām izglītībām, pilnīgi ar visiem dokumentiem, ir deju un ritmikas skolotājs. Jā, man tas ir vienmēr ļoti paticis, vienmēr tiešām esmu guvusi baudu no tā, gan mācot, gan skatoties. Šobrīd, man laika tam nesenāk, un tiešām, jau, es teikšu, gandrīz 10 gadus pilnīgi, nekas no tā nav sanācis mācīt, bet ik pa laikam ir tā doma, varbūt savākt iepriekšējo, kaut kādu grupu, ne jau uz uzstāšanos, bet kaut ko tādu padarīt. Bet es aizēju kādreiz uz zumbas nodarbību vai kaut ko citu, un tad tas ir tas, kas man ļoti, tas man patīk. Ko tā deja ir devusi? Tad tev pašai droši vien dzīvē jau ir, nezinu. Deja ir māksla. Deja ir atsevišķa māksla, un arī deja. Viens ir pašam dejot, otrs ir, es jau kā deju skolotājs atkal. Tas atkal ir cits, pirmkārt, iemācīt kādam to, ko tu varbūt galvā savā uzbūris, izdomājis, kā tu to aiznes tagad tālāk. Tāpat ir, ja jau mēs ejam tālāk, tā ir uzstāšanās. Tas ir kolektīvu vadīšanas, tur ir virkni tās lietas, kas nāk līdzi. Tā ir atbildība par tiem cilvēkiem, kas nāk pie tevis, un sevišķi tie ir vēl mazie bērni, ko vecāks atved varbūt pirmā, 3, 4 gados
gados pirmais pulciņš, uz kuru vecāks, un tad tu saproti, ka tā ir tava atbildība, vai viņš kādreiz izaugs par dejotāju, un tad tu varbūt būsi tas, kurš viņam ir tos pirmos soļus parādījis. Tā ir, šeit es arī aicinātu skatīties, un te būtu būtiski uz visām tām lietām, neskatīties tā šauri, varbūt, ko tieši konkrēti varbūt tā deja, bet tās visas tās blakus lietas, tās papildus lietas, tās prasmes, ko attīsta darbs ar cilvēkiem kaut vai, esot kopā kolektīvi, jo man bija ļoti daudz tajā kolektīvi, ļoti daudz grupas, un cilvēki mēs esam ļoti dažādi. Viens ir tāds, otrs ir tāds, un tev jāspēj kaut kā atrast to valodu, un nekas nav labāks, kad beidzās nodarbība, un tu pats saproti, un ka tev pienāk, ka cik tas bija forši. Tas, man liekas, ir tāds, ka tu savu darbu labi izdarījis. Klausoties, es saprotu, ka tavā dzīvē patstāvība ir ļoti svarīga. Cik svarīga tev ir tā patstāvība? Es pat neteiktu, man vairāk patīk vārds tāds neatkarība, bet neatkarība atkal nedomājot tā, ka tagad es vienu patu, man nevienu nevajag. Man laikam ir, man nepatīk rutīna, viennozīmīgi. Man ir nepieciešams ik pa laikam, ka ir tomēr tāda spriedze kaut kādās lietās, kaut kādi izaicinājumi, un tad tu nesaproti, izdosies, neizdosies. Bet tā, lai es teiktu, ka es pilnīgi metos kaut kādos, tādos, kurus uzreiz saprotu, nē, tā arī ar mani nav, tik traki ar mani nav, bet tas, ka es kaut ko, piemēram, kaut vai šobrīd esmu domas priekšsēdētājs. Man pirms 5 gadiem kāds būtu pateikusi, ko es no politikas vispār saprotu, ko es tur darīšu. Un arī tas lēmums, vai startēt vai nestartēt vēlēšanās, arī pirms tam arī deputāts bija. Es arī ilgi par to domāju. Jo man arī šķita, cik es no tā saprotu, ko es no tā pārzinu. Bet tad tā pāranalizējot, saprotot, ka tā nav nemaz neko, un tu ik pa laikam, it kā tev šķiet, tu atkal nonāksi kaut kādā nulles punktā, un tu neko nezinās, mainot kaut kādu, karjeras, kaut kādu soli, tādu krasu, izmaiņas sperot. Bet patiesībā jau nav tā, ka tu neko nezini. Tev jau ir tā iepriekšējā bagāža, kas tev ir kaut kā norodījis, kaut ko iemācījis. Un īstenībā tu jau it kā tu aizēji citu soli kaut kur, un tu tur varbūt esi tieši tajā jomā, vienā no tādiem zemākiem punktiem, bet tu jau kā cilvēks esi kļūst tāds bagātāks un ar kaut kādu pieredzi un zināšanām daudz vairāk nekā to iepriekšējo varbūt soli spēra. Kā, izvēlēties, par ko tad iet tālāk mācīties, saprotot, ka tu tomēr tā būs tava profesija, kurā tu tomēr kādu laiku ilgstoši strādās, vai visu mūžu, vai ne visu mūžu, bet tomēr kā tev bija tā izvēle, par ko tad pēc tās skolas iet tālāk mācīties? Ļoti grūti. Bija tā, ka vidusskolā arī es beidzu, man bija datoru, matemātikas, fizikas tāds virziens bija. Bet tas, ka jo es biju ilgi, es vēl, man liekas, 11. klases beigās, vai pat tad, kad bija jāsāk izvēlēties te eksāmeni, tad es vienkārši sapratu, ka tad ir jāpieņem tas lēmums, ko. Es atceros, man bija saruna arī ar mammas, un kur mamma ir teicis, tu taču tās nodarbības, tev tā pedagoģija, un tas tā domāju, jā, laikam jā, kad ir, un tad jā, kaut kā likās tā loģiski, jo es jau to darīju jau cik gadus, jau kāds 3-4 gadus jau, skolā ar paralēli mācībām arī jau strādāju, un man tas likās tā, ka tas tā kaut kā tā pats tādā plūsmā, un pēc tam jau pārējais viss jau, jā, jo pēc tam jau es gan tās pašas dejas, viss, ka tas aizgāja, ka, jo man ir tā vēlēšanās arī, ja es kaut ko daru, man patīk izzināt to lietu, man patīk tā kā izprast, nevis uzreiz es iemetos iekšā, es tagad visu zinu, es tagad teikšu, kā jābūt, nē. Es tiešām labprāt, pedagoģi esmu 3 reizes studējusi, un ne tāpēc, ka es neko no viņas mācītos, bet kaut kā nesakrita tur kaut kāda kredīta punkti, tur, nezinu, puskredīta punkts pietrūks, tur tajā nākamajā, piemēram, tur kvalifikācija, lai iegūtu, un tad līdz ar to tas priekšmets tur ir, bet man bija tā iespēja, piemēram, to pašu, un tie, kas varbūt ir pieslēgušies, un cilvēki, nezinu, didaktikas, pedagogi, kas ir, tad sapratīs, par ko es runāju, piemēram, didaktika. Man bija iespēja pie vienā augstskolā, pie viena lektora didaktika klausīties, man likās, tas ir vienkārši pats garlaicīgākais vispār, kas ir, un es vispārībā nesaprotu,
kam tas ir vajadzīgs un kur es to dzīvē izmantošu. Un pēc pāris gadiem es principā to pašu kursu pie cita pasniedzēja noklausījos vēlreiz, un man likās vienkārši tas ir, kā var kaut ko tik neinteresantu, tik interesantu, tik veiksmīgi tā kā pasniegt. Un tad tu arī redzi, atkal, tas ir tas veids, kā tu to dari, un tad tu atkal no tā kaut kādas secinājumus izdari. Es kaut kā tā nevienā mirklī nedomāju, ka kļūšu arī par skolotāju, bet kaut kā tas ceļš tā izveidojās un kaut kā tā sanāca. Bet es visiem pārējiem, kas te piedalās mūsu sarunā, arī atgādinu, ka jūs noteikti drīkstat iesūtīt arī savus jautājumus. Tepat čatiņā varat rakstīt un atbildēsim. Bet nākamais jautājums ir augstskolas laiks, tev nāca arī ar ģimeni. Visai jaunai jau piedzima pirmais bērniņš, un es zinu daudz jauniešu, kas saka, nē, vispirms vajag labu darbu, vispirms vajag kārtīgas mājas, un tad var domāt kaut ko par bērniem. Tev acīm redzot, tā nebija. Ne. Tā nebija. Man bija tā. Tagad man liekas, kā to vispār varēja dabūt visu gatavu. Un man mamma bāriņtiesā strādāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja. Man jau tāds joks ir brīžiem, ņemot vērā, ka es laiku biju bāriņtiesas, tad tādā redzes lokā jau tad bērni bija drošībā. Bet man vecākā meita piedzima 21 gadu vecumā. Un piekritīsiet, ka es studēju, es visu laiku es ilgi studēju. Un atkal ne tāpēc, ka es būtu neapmācāma, bet es vienkārši gribēju vēl kaut ko pabeigt vienu un jau stājos nākamajā skolā. Bet tas bija ļoti izaicinoši, bet viss izdevās. Man mamma, piemēram, kad bija sesijas, man mamma ņēma pat atvaļinājumu un brauca līdzi uz Rīgu un staigāja pa parku, pa mežu ar Aleksu, un tad es gāju ārā barot, un tad atpakaļ. Un tāpatās es atceros, kad dēls piedzima Ralfiņš, viņš arī man iznāca Aleksandrai bija nepilnu 2 gadi, kad piedzima puika, un tad bija tā, kad tieši, neatceros, man liekas, kvalifikācijas darbu, tieši es rakstīju diplomu darbu, un man sanāca tā, ka man pa to nakti ieliek gulēt bērnus, rakstu, un tad 4 kaut kur cēlās uz barošanu puika, tad es aizmigu kopā ar viņu, 6 cēlāmies, es liku tos bērnus aizmigušus beņķītī, mēs braucām uz Rīgu. Rīgā, kamēr man tur ir konsultācijas ar darba vadītāju, man brālis, tas sagaidīja mans bērns, paņēma, izklaidēju tās pāris stundas, tad es braucu atpakaļ un braucam mājās. Un tad ir bijušas reizes tāds, ka tu esi tādā jau tik automātiski, kad es atceros, es braucu jau kaut kādu laiku. Tas vasaras sākums, kaut kāds jūnijas vai maijs. Un es pie stūres, un tie bērniņi aizmugurē manēji ap 2 sēž tajos autobeņķīties čuču un siltus pidžāmiņās viņas ielikus, lai nav jāmodina. Un es pagriežos un saprotu, ka visas drēbes un apavi ir aizmirst mājās. Viņa man tādā pidžāmā. Neko, tad man brālis paņēma ar savu draudzeni, paņēma manas abas mazos bērnus, gāja uz veikalu, nopirka vismaz bērniem kaut ko uzvilkt, lai pa to dienu var aiziet uz rotaļu laukumu. Tagad man brīžiem liekas dulli, bet kaut kā tad tas tā. Kaut kā varēja to, un tas tā, un es pat gribētu teikt arī ar visu to manu dullo darba ritmu, režīmu, kur studēju, strādāju pa dienu skolā, vakarā treniņus vadīju, brīvdienas tur festivāli. Es bērniem esmu braukusi vienmēr līdzi uz sacensībām, uz pasākumiem, man viņi ir braukuši līdzi. Ļoti daudz, kur, protams, man vecāki ļoti palīdzējuši par to. Abi vecvecāki arī bērniem ir ļoti daudz, kur mūs atbalstījuši un palīdzējuši, lai mēs to visu varētu darīt. Bet kopumā es teikšu, ka šobrīd arī es no bērniem nereiz neesmu saņēmusi pārmetums, ka viņiem būtu trūcis mana uzmanība vai mans kaut kāds tas laiks. Tas, ko es pati kaut kādā mirklī sajūtu, ka man priekš sevis pietrūkst laiks, jo es tik ļoti atdodu citiem. Un tad, tad es saprotu, kaut kas varbūt ir jāmaina dzīvē, bet tā es ļoti aktīvi, mēs visi kaut kur kustējamies kopā. Tad tā ir tāda mērķtiecība, tomēr nepamest, ja ir uzsāktas mācības augstskolā, tad tomēr nepamest un nepaņemt to akadēmisko gadu. Tas nekas, ka ir bērns, to var apvienot. Jā, tas gan man ir, ka es nesaku, ka līdz mūžu galam kaut kas ir jādara un viss kaut kas var dzīvē mainīties, bet tas, ka nepamest lietas pusratā, pilnīgi noteikti tas ir man raksturīgi, ka vismaz kaut kāds cikls ir jānoslēdz. Vai tas ir, man piemēram bija ļoti grūti pašai pieņemt, un man tas bija tiešām ļoti smagi,
Es biju audzinātāja 12. klasē, un februārī es mainīju darbu, bija konkurss uz bērnu jauniešu centra amatu, un man apstiprināja, man februārī bija 12. klase. Es viņus 10. klasē saņēmu, beidzot, viņi ir kļuvuši par cilvēkiem. 12. Tā ir vienkārši bauda ar 12. Ja viņi ar tevīm bijuši kopā, jūs esat tik ļoti saraduši. Un tagad tas palicis tiešām tas finišs, un man tas bija tik ļoti grūti pieņemt. Un es atceros, tie jaunieši arī man, kā jūs tagad mūs atstāsiet? Tāds kā? Un tad man toreiz ļoti veiksmīgi. Man arī tad izdevās vienoties ar direktori. Es nebiju vairs juridiski un oficiāli viņa audzinātāja, viņiem bija cita, bet man ļāva ar viņiem gan izlaidumu, gan pēdējo zvanu novadīt, un mēs kopā gan svētkus svinējām, gan tādas lietas. Un tad man bija tā sajūta, ka cikls kaut kāds ir noslēdzies, un tad es tā kā pilnībā, man patīk kaut kādas lietas, ja esmu uzsākus, tad es viņas līdz kaut kādam vismaz ciklam es to izdaru. Un tu jauniešiem teiksi, bērns netraucē karjeras izveidē? Netraucē. Tas, ka tas nav viegli, to es pateikšu. Un tas, ka ir mums noteikti ir. Man tagad Grētai ir 3 gadi, tad tā kā kaut kā mums te sanāk visu to apvienot. Tas, ka reizēm ir grūti, ir izaicinājumi, un, protams, un tev ir jāatcerās sevišķi tāds mazs bērns, ka viņš ir, principā viņš ir tas priekšnieks, kuram tad tu jau vari izplānot, nezinu ko, ka viņš smuki ies 10. gulēt, un tu rakstīs, bet viņš negulēs tieši tajā dienā, un tad ir jāsaprot, tu jau viņu nevar vainot, un tad tev ir jāpamainās, jāpielāgojās kaut kā, bet tas, ka tas viss ir apvienojams, bet ir ļoti lielai tādai jābūt spējai, tā kā sev disciplinēt, varbūt gan ar to darbu, cik tu nesmājās, un kurā mirklī tu esi ar bērnu tomēr kopā vai bērniem, lai viņi arī izjūtu to, ka nevis it kā mammas ķermenis ir blakus, bet tad pat laikā viņi ir domās darbā. Un tas, laikam, ir tas lielākais izaicinājums, kas ir jāiemācās. Ja mēs runājam arī jau tad nedaudz ieskicēji par to tavu darba dzīvi, tad te varētu teikt, ja tā kāpa karjeras kāpnēm uz augšu, tad ir tādiem aulēkšiem. Ir vispirms par sporta skolotāju Plūdoņu skolā, tad... Rendas skolā no sākuma pat strādāja, sporta skolotāju. Tātad par skolotāju, tad ir bērnu un jauniešu centra vadīšana, tad Viļu Plūdoņu Kuldīgas vidusskolas vadīšana, tad ir Kuldīgas novads, tas tādā ļoti ātrā. Jā, bet es uzreiz varu teikt, es apmulsu vienā reizē, kad arī man nesen apstiprināja par domas priekšsēdētāju, un tad man arī, neatceros vairs pat kas, bet man bija arī tāda viena saruna, un arī teica, redz, kāds tev karjeras kāpiens, un es tajā mirklī tā aizdomājos. Nē, tas nav karjeras kāpēc. Manuprāt, karjeras tāds kāpums ir tad, ja tu kaut kā mērķtiecīgi esi gājis. Un man patiesībā kaut kā, un šeit varbūt tas arī ir tās iespējas, tās 365 iespējas, kur es domāju, ka mums katru dienu mēs katrā solī varam izdarīt izvēli. Pat no rīta, izkāpjot no gultas, izvēlos, man būs laba diena vai slikta diena, ar kādu noskaņojumu es smaidīšu vai dusmošos. Un tad šeit arī ir tas, ka varbūt spēt kaut kā saskatīt, spēt tajā mirklī, ja kaut kādi tās iespējas parādās, un tad pāanalizēt, vai šis ir tas mirklis, jo man ir bijušas arī tādas reizes, kur ir arī kaut kādas iet par to pašu Plūdoņu skolas direktoru. Bija konkurss jau gadu iepriekš, kur es sapratu, ka es neesmu gatava, un man ir ļoti labi tur, kur es esmu. Un pēc gada bija atkārtot konkursu, un man tā laikā bija iespēja apdomāties, padomāt, vai, un patiesībā man tas iedeva kaut kādu laiku pašai saprast, lai neiet tā kā pretrunā ar sevi. Un tad es arī startēju pēc tā gada uz to konkursu. Un es teikšu tā, ka tā sanācis viss ir. Tas nav nevienā mirklī. Nevienā mirklī nav bijis tā, ka es mērķtiecīgi arī uz skolu. Un principā es pat pateiktu, jauniešu centra direktoru toreiz, kas startēja, tā bija pirmā reize, kad es rakstīju motivācijas vēstuli. Es nekad nebiju to darījis, tā kā pieteikties. Es biju tik ļoti satraukusies, jo man kaut kā tās nodarbības dēļ man vienmēr ir bijis, ka man piedāvā Rendas skolā. Man pat, kad es tikko pirmā darba vieta, man direktori
direktori piedāvāja. Direktori atrada mani, piedāvāja, un tajā laikā skola bija liela, bija 100 bērnu no 1. līdz 9. klasē tikai un braucu. Un arī tur, kaut arī es jau gadu vidū sapratu, ka grūti ir tā braukšana, un iznāca katru dienu braukt, un vēl no tiem autobusiem es biju diezgan atkarīga. Bet vienalga, es nevaru kaut kādā gada vidū, tā kā, to man jānostrādā kaut kāds posms, un arī to mācību gadus pabeidzu. Vienu, otrajā gan es dekrētā man iznāca ar bērniņiem, es aizgāju no tās skolas, bet kaut kā mēģināt saredzēt tās iespējas un varbūt nebaidīties, bet ar prātu pāanalizēt, protams, vai tas ir kaut kas atbilstošs. Bet ko tad tu liec tais svaru kausos, jā vai nē? Es domāju, es nerakstu, bet varbūt vajadzētu. Reizēm noteikti esmu pārliecināta, ka vajadzētu. Bet nē, vairāk ir tā. Pirmais, saprotot, vai vispār tu vari to tādā veidā, vai tu esi gatavs, kādi ir tie, kaut vai tā amata vai tās profesijas, kādi ir kāds ir tas tā garoziņš, tā teikt, kāds ir tā patīkamā daļa, kāda ir tie izaicinājumi. Un tad pirmām kārtām saprast, piemēram, vai tu esi gatavs tiem izaicinājumiem. Jo, piemēram, šobrīd, ja mēs runājam par to amatu, kur es šobrīd esmu domas priekšsēdētājs, tur ir viennozīmīgi skaidrs, ka tas ir amats, kur tu visiem nekad nebūsi labs. Nekad tu nevarēsi būt labs. Un, diemžēl mums sabiedrība ir tāda, ka ir tādi, kas konstruktīvi var kritizēt, un es esmu gatava tādām sarunām, un man nav problēma pieņemt kritiku, ja viņi ir konstruktīvi, ja viņi ir, mēs civilizēti spējam sarunāties, un es no tā arī tad pat iegūstu. Es varu analizēt, domāt, ko un kas, bet, piemēram, šajā amatā tas lielākais man arī bija, vai man ir nepieciešams tas, tā ķengāšana saucamā, jo tas ir, nāks līdzi viennozīmīgi, jo, mēs jau redzam, kā tas, diemžēl, notiek. Un tas man bija tas lielākais, vai es ar to spēšu tikt galā, neuztverot to personīgi. Piemēram, tad tāpat, un tas jebkurā amatā, jo tu lielāku iestādi vadi, jo tas darbinieku skaits ir lielāks, tu vienkārši nevari būt visiem labs. Tad atkal nākamais, piemēram, izvērtēt, kāda ir tā darba specifika šobrīd, piemēram, kaut vai vadīt iestādi, un sevišķi, ja tur ir daudz darbinieku, tev ir jāsaprot, vai tu spēj vadīt, vai tu esi gatavs vadīt, vai tev tā joma vispār interesē, jo atkal iet iekšā, tas ir tā necienīgi, man liekas, pret tiem kolēģiem, ja tu ieej un tev īsti tur neinteresē, bet tu tur tagad, lai tikai tev amats būtu, tas arī nedara. Principā, tev ir jāsaliek uz tiem, es pat neteikšu, ka tie ir tādas svara kausi, bet tāds jāmēģina identificēt tās, tie riski, tie plusi, tie izaicinājumi, un tad jāsaprot, vai tev tie plusi, tas, kas, es pat neteikšu ieguvumi, jo tas skan tā sautīgi, bet ne ieguvumi, bet vairāk tas labā tā daļa, tā pozitīvā, tas pienesums varbūt tās, vai ka tu saproti, ka tu varbūt kaut ko var dot ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, ar savu redzēšanu, vai tas ir vairāk, un tas pārsniedz to varbūt tās, kas nākt līdz tā atbildība un tie riski, ne atbildība, bet vairāk tā nesmukā daļa varbūt tā. Sevišķi, ja tu esi publiska persona. Kā tu tiec galā ar tiem, taisni varbūt tām ķēngām, nevis ar konstruktīvu kritiku, bet taisni ar tādām negācijām? Ir tā, ka, piemēram, arī tādas, protams, uzreiz pirmais, kas ir jādara, ir tajā mirklī, ja tu izlasi, vai tu kādu komentāru, vai kāds atsūta, jo mums sūta ēpastus, mums raksta ziņas un komentē, un tas ir pilnīgi normāli. Un tas pirmais, ko tu mēģini saprast, vai tas ir pamatoti, vai tas ir vienkārši, pirmām kārtām, piemēram, šobrīd internetā šie paši troļļi, vai tas ir atkal kaut kāda kampaņa, šobrīd notiek, tur priekšvēlēšana, varbūt aģitācija, kur ir mērķis kaut kā nomēlnot vai kas. Tu mēģini saprast, vai tas ir tiešām jāuztver personīgi, vai tas ir tā kā, tiešām, es teikšu tā, ka pa tēmu, tā teikt, un ka tu kaut ko varbūt neesi kaut kur pareizi izdarījis, vai kas, vai tas tomēr ir tieši tāds, tā kā ir no tēmas, ka viss ir slikti, tu vari darīt, ko tu gribi, vienalga viss ir slikti. Un tajā mirklī, ja arī tu saproti, ja tu pats spēj atbildēt uz to, ka tas ir vienkārši tāds,
tiešām kādam ir slikta diena bijusi, un vienīgais veids, kā viņš to var izlikt, viņš netiek ar to galā, bet viņam jāizsūta vai jāpasaka kaut kas tev, tad, lai tas cilvēks, lai tad viņam paliek no tā labāk varbūt, ja? Tā kā, saprast, jā, varbūt kāds ir tas iemesls, kāpēc, vai arī, piemēram, nezinu, tiem pašiem darbiniekiem, kolēģiem kādreiz, ja ir, nezinu, kaut kādas rīcības tādas, varbūt netipiskas, vai varbūt, kas nav īsti, tā kā atbalstošas, un kaut kā tad arī pirmais nevis nosodīt varbūt to rīcību, bet tu mēģini saprast, kāds tas cēlonis tam varētu būt. Un šeit arī varbūt saprast, kāpēc tas varētu būt aktuāli šobrīd, ka kāds ir kaut ko tādu, un tad varbūt tās tur jau tām sekām nav, varbūt ar to cēloni ir jācīnās vai ne jācīnās, bet kaut kā, vai tas ir atbilstoši vai nav. Kaut kā tā. Un es atgādināšu atkal visiem, kas te ir ar mums kopā šobrīd. Jūs drīkstat uzdot jautājumus arī savus, kādi jūs varbūt interesē, tā kā droši gaidām arī jautājumus. Un tad, ja mēs vēl runājam par šo te novadu vadītāju amatu, vai tas, ka tu tikko sāki, tevi apstiprināja šajā te amatā, vai tas, ko tu sagaidīji no tā, šobrīd ir tiešām tas, kā tu šobrīd saproti, kas tas ir? Tur vēl daudz vai tur nokrītās rozā brilles? Man rozā brilles nebija ne mirkli, un tieši tas bija tas iemesls, kādēļ es arī ļoti, ļoti, ļoti ilgi domāju, vai man tas ir vajadzīgs, jo es noteikti redzu, ka man ir kaut kāds, man ir nevis kaut kāds, bet man ir redzējums daudzās lietās, ko es kā varu pienesumu nest, un man ir gan tā pozitīvais, man liekas, ka man arī tāda praktiskā pieredze ir gan darboties dažādās sfērās, jomās, cilvēkus pazīstu daudzus, un tiešām ļoti labprāt arī uzklausu cilvēkus un cenšos viņus sadzirdēt, un lai viņi arī redz un jūt to, kas sadzirdēt. Bet tas varbūt tās, kas tāds ar domas priekšsēdētāju tieši tas laikam arī bija tas, ka es ļoti labi saprotu, ko tas paņem. Es pat neteikšu, ka tas ir amats, tas ir jau kā savā ziņā dzīvesveids. Tu eji, tevi pazīst, tu principā nedod Dievs, tu kaut kur ne tā, kaut ko mēs paši redzam, kā notiekās šobrīd arī to te mums Latvijā vai pasaulē. Un tu saproti, ka tu kļūsti ļoti publiska persona. Un tajā mirklī, un arī tās dalības, ja tu gribi būt tiešām iesaistīties, tev ir ļoti arī jāpārdomā, kā atkal, ja es tajā vienā jomā iesaistos vairāk, kā atkal neatstāt novārtā tos, vai atkal, piemēram, izglītība, tā ir man sirdī tuva, lai atkal nebūtu tā, ka es tagad izglītībā tur iedziļinos līdz niansēm, tad pat laikā, uzņēmēju darbības atbalstu atstāju kaut kur, ka viņš tur ir. Un tas man laikam bija tas lielākais izaicinājums, kā visu to milzīgo spektru, jo tas ir ļoti tiešām pašvaldības vadīt. Mums ir ļoti, mēs lielākā daļa cilvēku redz, ko nodarbojās pašvaldība, un principā tu esi par visu atbildīgs. un tad ir skatīties, jā, citreiz jau es jau kolēģiem smējos, un tas ir tik daudz, un to izaicinājumu ir tik daudz, ka tu pagriezies uz vienu, nē, šodien šito problēmu nerisinām, ejam uz to pusi, darām labāk šodien šo, ja. Tā, ka principā ir tāda, vispār jau vadītāja, es teikšu tā, vadītāja, tas galvenais uzdevums ir virzīt, protams, savu vīziju, tas ir, protams, virsuzdevums, bet ikdienā risināt izaicinājumus. Es neteikšu, ka problēmas, bet izaicinājumus, kaut kādus aizķeršanos, kaut kāds un dažādos spektros. Un tad tur ir jāspēj arī tad, kad ir grūtās dienas, kad ir pilnmēneši un koridori un visi čiki, mēs to ļoti izcili jūtam. Un tad tajās dienās tev ir jāspēj arī ieraudzīt, ka ir kaut kas arī pozitīvs un ir pozitīvs. Un tas arī dod to spēku, ka tu redz, ka kaut kāds, lielas, tiešām kaut kādi izaicinājumi, viņi ir grūti nākuši un ir tas rezultāts. Un tu redz, ka viņš tiešām ir, kā ir, vai izstāsts, vai vēl labāk kaut kas, vai kaut kas ir tiešām ieviests, un tu redz to nozīmīgumu, kā tas tiešām palīdz kaut ko varbūt risina. Un tad tajā mirklī saprotu, tad jau bija tā vērts kaut ko varbūt ziedot to savu kaut kādu miega stundu vai, nerva šūnu vai tur minūšu laiku. Un lielākais izaicinājums ir iekļauties tajās stundās diennaktī, kas ir 24. Jā, un tādā pat laikā arī atrast vēl laiku arī sev un ģimenei tajā stundā. Un tas ir tas lielākais, jo mums jau nav
kā es saku, mums jau domas priekšsēdētājiem un vietniekam nav darba laiks. Mums jau arī nav darba līgums, mums ir domas lēmums. Tu esi vienkārši atbildīgs. Viss darbojies tagad. Nu tā, un tad tu darbojies. Ko tāds novada domas priekšsēdētājs komunikācijā ar citiem nedrīkst darīt? Tāds ļoti tāds jautājums. Ko nedrīkst? Jā. Pirmām kārtām, man liekas, tas, kas ir ļoti būtiski, ka nav tāda svarīga vai mazāk svarīga problēma vai jautājuma. Ja atnāk iedzīvotājs, un tad neatkarīgi no tā, ka man pirms tam vai pēc tam ir kaut kāda, tur grandioza projekta vai tur kaut kāda risināšana, tur darba komisija, es nevaru pateikt, ka jūsu jautājums tur nav tik būtisks. Mēs to varam arī pēc mēneša, piemēram, risināt. Tas, ka man ir jāspēj varbūt kaut kādā mirklī klasificēt tos, kaut kāds, kas ir steidzams un svarīgs, un kurš ir tikai svarīgs, bet nav steidzams uzdevums. Bet man liekas, ka mēs nevaram pateikt, kāds ar savām problēmām ir svarīgāks un kāds ir mazāk svarīgs. Tas ir viens. Un šeit arī ir tajā komunikācijā, man liekas, ka ir būtiski spēt saglabāt cieņu, spēt tāda empātija ir nepieciešama, man liekas, jo tas, kas varbūt tās man šķiet, arī tāds, sīkums, tam cilvēkam varbūt tiešām tā ir kaut kāda tāda, lielākā, problēma. Tas, kas man liekas vēl ir, es teikšu, kas, neteikšu nedrīkst varbūt, bet tas, ka ir jāsaprot, ka, tu esi kā paraugs tomēr. Un, protams, tas nenozīmē, ka ēšanā vai sportošanā vai kaut kādā tādā, bet ir tādās cilvēciski, kaut kādās, ētikas normās varbūt tās un tādā komunikācijā, uzvedībā, attieksmē, pat vairāk tāda attieksmē. Un man liekas, ka tā ir viena no tādām vispār būtiskākajām attieksmēm. Parādīt, ka tu cieni, vienalga es eju, vienalga kāda auditorija vai akala, vai tas ir vienkārši lauka cilvēks aizbraucot uz kaut kādu, es pat nezinu, uz tikšanos kaut kur pilnīgā lauka sētā, varbūt, vai es dodos pie valsts prezidenta, bet principā tā attieksme ir jābūt cieņpilnai un tādai tiešām cienījamai. Un, man liekas, tas ir varbūt tāds, ka nedrīkst tā kā segmentēt, nedrīkst dalīt, galvenokārt tos cilvēkus mūsējos visus. Ko tu varbūt dari tādā stresa vai konflikta situācijā? Taču uznāk dusmas kādreiz arī. Jā, tas ir tā viena no lietām, ko tu esi dzīves laikā, ko tu esi iemācījies. Esmu iemācījusies sadzirdēt sevi, kā es pats mījos, kad sāk gruzdēt. Un man tiešām tādā profesionālā jomā, es nezinu, man ir varbūt viena vai varbūt divas vai reizes ir bijis tā, ka es tiešām zaudēju savaldību, kad es esmu tik dusmīga, ka es vienkārši vairs nevaru vairāk būt. Bet tas arī ir līdz kaut kādam līmenim bijis. Nav nekad bijis tā, ka tas ir bīstami vai kaut kā tā kļūst. Bet tas, kas man liekas, ir, ko es daru, man vajag kustību. Es, piemēram, brīžiem to pašu kabineti, lai es domātu veiklāk, man ir jākustās. Es staigāju pa kabinetu. Es ļoti bieži pa telefonu runāju. Es vispār pārsvarā staigāju ļoti reti, kad es sēžu. Tāpēc man patīk arī skriet vienmēr, jo es skrienu tādas lietas, izdomāju brīžiem. Tagad daudz kas sakārtojās, tas, kam nevarēja risinājumu atrast. Bet kopumā tas, un man ir ļoti svarīgi, tad, kad es jūtu, ka tiešām tā teikt grūzt, distancēties, piemēram, uz kaut kādu stundu, divām, varbūt kādreiz vajag to pašu dienu. Man ir, piemēram, sestdiena, viss, es tad saprotu, ka tā nedēļa ir bijusi tik pilna un tik daudz, ka vienkārši man sāk izsavienojums veidoties galvā. Man vajag atslēgties, un tad, piemēram, sestdienā es tiešām pilnībā, varu atslēgties, tādā nosacīt pilnībā. Un man patīk, ja es ar tiem pašiem bērniem braucu, viņiem sacensības, kad ir labprāt braucam, skatāmies, vai tur vienam futbols, tur volejbols kaut kas, vai paši braucam kaut kur pastaigāt, vai ciemos braucam. Ja es esmu kopā, kaut vai ciemos, tad es esmu ar tiem cilvēkiem, kurus esmu. Es ar viņiem esmu tajā mirklī, ne tikai mans ķermenis, bet arī es. Un es tādā veidā laikam arī atslēdzos. Man daudz nevajag, man brīžiem pietiek tiešām tā stunda vai divas, vienkārši pārslēdzos. Galvenais ir vienā mirklī saprast, kad ir stop. Uz emocijām vispār mēs nevaram risināt problēmas, jo tad tur ir vairāk emocijas nekā ir kaut kāds saturs. Tajā mirklī, ja tu saproti, ka ir
emocijas ir pārņēmušas kaut kādu lēmumu pieņemšanu, ir jāpieņem pauze. Un ir jāsaprot vienkārši tā kā es saku, jāizguļās ar to lietu visu, un tad pilnīgi tādu svaigu prātu, tu pilnīgi citādāk var pieiet kaut kādiem risinājumiem. Bet kas varbūt tādā ikdienā spēj sadzīvē sadusmot, teiksim, tevi? Vai izraisīt tādu nepatiku, neapmierinātību, ja mēs nerunājam par domas darbu? Man mājas nekārtības. Ak, Dievs, kā tas man var. Tas ir tā, ka es esmu. It kā jau neesmu pedants, bet bērns saka, esmu pedants mājās. Bet es neteikšu, ka tas kaut kādā, man ir tā, katrai lietai sava vieta. Un viss. Pat pultim ir jāstāv šādu. Ja viņš stāv šādu, tad man, protams, pēdējos 3 gados, kurš mums ģimenē ir ienācis jaunākais bērns, es esmu stipri maigāk pret to kļūst, jo tad būtu dulli. Bet man ir ļoti būtiska vide, lai viņa būtu tāda sakārtota. Un atkal nevis ne tā, ka pa daudz, nevis tāda stīva, bet ka lietas ir noliktas vietā. Un tajā mirklī, ja es atbraucu vakarā mājās, un man tur ir šurum burums, es pilnīgi jūtu, ka es uzvelkos. Tad man pirmais ir, piemēram, traukus izvācu, salieku, sakārtoju, visu izdaru, un tad es esmu mierīga. Tas laikam ir tas, kas man ļoti. Tu ikdienā, protams, atbildi par visu lielo Kuldīgas novadā, lielo maku, bet kā tev ģimenē ir, kas atbild, kas tā kā zina to budžetu, ko mēs varam, ko nevaram? Mums nav nekad bijis tā ģimenē, ka mums būtu tava nauda, mana nauda. Es teikšu tā, mums tā nekad. Mums ir kaut kā iegājies kaut kāda rēķina, kur viens ir ģimenē uzņēmies vairāk atbildību, ka viņš to piemēram, maksā. Tad es zinu, ka es to piemēram, nomaksāju. Tur, nezinu, bērnam tur skolu. Vīrs vairāk atkal kaut ko, konkrēts atkal kaut kāds komunālos pakalpojums un tāds. Un tad vienkārši ir kaut kāds lietas, un tāpatās mēs arī, piemēram, kad ir kaut kādi lielāki pirkumi, tad mēs vienmēr to pirms tam arī izrunājuši esam, piemēram, kā darām, labi, es taču šito varētu, piemēram, tur to un to, es no sevis, tad tu varbūt tās to un to. Kaut kā, bet tanī pat laikā nekad neuzsvarot mana nauda, tava nauda, jo, ja vajag šobrīd, tad, tam, kuram tad šobrīd viņi vajag, ir lietas, kuras mēs tā kā esam, tā kā es teicu, pat, neapzinātas ir sanācis, ka mēs tā kā mēs rēķinamies, ka otrs to izdarīs, samaksās, bet kaut kāds tāds, uz veikalu arī braucot, piemēram, tu maksāsi šodien, vai tu, kaut kā mums nav tāds kaut kāds tagad tik un tik kopīgā makā ieskaitam, vai tik un tik tam bērni paši arī zina. Kam man sūtīt pieprasījumu šodien, piemēram, tad mēs izsmejamies, kuram tad tu gribi, kuram tad būs, piemēram, tāds laipnāks. Jā, kurš tev šodien gribētos, kuram, tad es pajaklēs, es tētim, piemēram, tā, ka mēs tā pajokojam. Bet nē, mums nav tā, ka mēs tā ļoti pieturētos katrs pie sava maka, tā teikt, un ne pa labi, ne pa kreisi. Šobrīd šī saruna mums ir vairāk tā kā tāds iedvesmas stāsts par to, kā tev tā dzīve ir gājusi un kā tu esi sasniegusi tos savus mērķus, bet vai arī tev ir, kas tevi iedvesmo? Cilvēki vai, parādības, norises, notikumi? Man ir tā, ka man ļoti patīk lasīt grāmatas. Un kaut kā laikam tas vecums, tie 40 tuvojās ļoti strauji, un tas nenāk viens, un man aizvien vairāk tādas biogrāfijas patīk lasīt. Un tāds par tādām spilgtām personībām varbūt. Un kādreiz es kaut kā, es lasu, man ļoti patīk vienmēr lasīt, bet kādreiz es vairāk tie bija tādi romāni un tādas kaut kas, bet šobrīd aizvien es saprotu, ka man patīk lasīt par tādām smagākām tēmām, par kaut kādiem, par tādiem cilvēkiem. Un ļoti bieži arī tur kaut kādas atziņas arī var iegūt tiešām no viņu dzīves pieredzes kaut kas ir tāds vērtīgs. Tad man ļoti patīk, kas man pašai dod tādu krustiņdūrienā izšūt. Es to vienkārši dievinu, bet tam tas laiks sanāk vien mazāk, bet man tik ļoti patīk, man arī šobrīd tāda liela glezna, kurai es tādā ziemas periodā, ik pa laikam tomēr bišķiņi pieķeros pārstos krustiņus uz šo dārs. Man pašai ir dārs, man ir arī aug burkāni, sīpoloki pašai mājās pati, man nav neviens ravētājs un neviens mājkalpotājs, viss pašu rokām tiek darīts. Un tās ir tās lietas, kaut kādas arī, kas iedvesmo kaut vai to pašu dārzu, tur dobas, piemēram, veidojot ar ziediem, ka
Man patīk redzēt, kā tas varbūt arī izaug. Es nepērku nekad tos lielos augus. Man patīk, ka tas ir kaut kas maziņš, un tad tu redz, kā viņš veidojās, kā viņš aug, un tas ir tevis aprūpēts, tevis tā kā apčubināts. Tās laikam arī ir tās lietas, kas galvenokārt, jā, man daba, man mājas, man tiešām es esmu tāds cilvēks, es varu braukt daudz kur, es arī diezgan bieži iznāk kaut kur izbraukt, gan tepat Latvijā, gan ārpus. Es nevaru ilgi uzturēties prom. Man vajag mājas, man vajag savu vidi, un tā ir tā, kas tādu mieru rod. Es varu uz pāris dienām tikai, varbūt nedēļu. Tas ir pats lielākais, ilgāk. Man vajag pat ar visu to, ja mēs esam visi ģimeni kopā, bērni, vienalga kaut kā mājas, sava vide, un tas ir tas, kas tev tādu mieru dod un tādu iedvesmu. Jā. Kas ir tas, ko tu varbūt saviem bērniem tālāk vēlēs nodot, jo tev arī ļoti māma palīdz, un ir svarīgs arī tas dzimtas, tas pamats, kas tev tā svarīgi ir tālāk saviem bērniem iedot? Es domāju, tā liela vērtība ir tā ģimene, arī tā kopā būšana. Un es jau šobrīd redzu, ka vecākajai meitai 18 tūlīt un dēlam 16. Un es redzu, ka viņi ļoti novērtē. Viņi tiešām nav tie spurainie, varbūt tie pusauģi, kur tikai bez vecākiem. Viņi ļoti labprāt brauc kopā ar mums, iet kopā ar mums un fotografējas. Publicēt viņiem nepatīk. Puika vispār ir tāds, es varu aizbraukt līdzi un pasēdēt mašīnā, ja tu gribi uz pasākumu, bet viņš iekšā ne. Meitai patīk tādās aktivitātēs kaut kādās piedalīties. Bet man liekas, jā, ka tā vērtība, tā kopā būšana, tāda drošības sajūta, tā ģimenes tāda vienotība. Un tas ir ļoti būtisks tāds atbalsts vienam otru. Es domāju, ka mani bērni tieši tāpat kā es arī zināju to, ka arī zinu, lai vai kas dzīvē var sanākt, lai vai visādas nepatikšanas var būt un visādi izaicinājumi, ka viņi var nākt, viņi var runāt. Es nemācīšu, kā dzīvot, es nelikšu, nebūšu tā, kas pateiks, ir pareizi vai nepareizi, bet tas atbalsts vienmēr būs. Un tas jau arī bija, kaut vai kā pierādījums man Aleksai, bija 16 gadi, kad nāca piedāvājums doties uz Franciju, spēlēt volejbolu, noslēgt profesionālo līgumu 16 gados. Un es atceros, tad es vēl domāju, tas ir prom 16 gadi, un nevis tur kaut kādās kopmītnēs vai kas vienkārši doties. Man arī tas bija tāds, bet es domāju, bet kā es viņai neļaušu, viņa tik ļoti to grib un tā. Un tā, man liekas, ar tādu ļoti lielu dzīves skolu bija gan viņai, gan mums arī, kad, man liekas, viņa tieši tajā gadā arī ļoti pieaugusi, kļuva tāda, atbildīga par visu. Bet atbildība ir uzņemties atbildību par lietām, un arī, ja, piemēram, arī, kad mazāk jau bija, ko es arī esmu darījusi, es viņu vietā nedarīju ļoti daudzas lietas, ka viņi, piemēram, nezinu, tur kaut vai tikpat daudz, kā kaut vai trenerim paziņot, ka esmu slims, nevarēšu uz treniņu. Zvani, saki, skaidro, vienkārši tā kā mācīt, kā tās lietas ir darāmas. Bet tas, ko es varbūt gribu uzsvērt, lai nerodas iespējas, ka es domāju, ka esmu ideāla mamma, vai mēs noteikti neesam. Tā ir tāda mana pieredze, un iespējams citam viņi pat ir vēl labāka un vēl kaut kāda. Es pilnīgi noteikti uzreiz skaidri pateikt, es neuzskatu, ka esmu ideāls cilvēks, vai man ir ideāli, priekš manis man ir ideāli bērni, bet kopumā noteikti viņi nav, un es nekad arī nesaku, ka tā ir pareizi jāaudzina bērni, kā mēs to darām, bet, es esmu apmierināta ar to, kas man tur sanācis, ir gala rezultātā. Ikdienā, ja mēs vēl atgriežamies pie tā domas darba, ir arī sāpīgi un nepopulāri lēmumi jāpieņem. Kā, teiksim, to darīt? Ir skaidrs, ka tur ļoti liela pretestība tiek saņemta. Kā ar tādiem jautājumiem, kā tos risināt? Pirmais, lai vispār spētu tādu lēmumu pieņemt, viņam ir jābūt ļoti izsvērtam, pamatotam, argumentētam, un man pašai ir jāsaprot, ka man pašai pirmais man pašai ir jāpieņem, ka tas ir šādā formātā, šādā izpildījumā, tas ir pareizi. Konkrēti tas lēmums ir šādi jābūt. Un tikai tajā mirklī, ja es pati jutīšu, ka tā ir jārīkojās, tad es tad tu vieglāk ar to tiks pāri. Nav viegli pieņemt tādus lēmumus, un ir grūti. Un arī man ir bijuši tādi lēmumi, kur vēl ir vairākas dienas, tu jūties pilnīgi kā tāds izsists no līdzsvara.
Jo tu saproti, un īstenībā tas ir dulli, ka tu apzinies, ka to vienu, rokas pacelšanu šajā mirklī vai tajā mirklī var tik daudz ko ietekmēt. Un to tu tikai tādos atsevišķās tādās reizēs, kur tiešām ir tik ļoti, ļoti tādi izšķiroši, patiesībā tā tas ir. Un tad tu nemaz nevari neatbildīgi pieņemt. Bet man tas būtiskākais ir, lai es ar savu, ar savu pārliecību saprotu, ka nevienmēr varbūt tas ir tas, kā es gribētu, bet tas, ka šajā situācijā, diemžēl, vai ir kaut kādi apstākļi, ka tāds tas lēmums, tāds ir pareizākais pie šiem apstākļiem, šajā situācijā, šajā reizē, tāds tas ir pareizākais. Un tas, ja tu pats vari tādu godīgu sirdi to pateikt, to arī, kaut kādā laika gaitā tu tiec ar to var tikt galā. Jo galvenais ir nedarīt, un to es arī esmu pati sapratusi, ka tu nedrīkst pret savu tādu kaut kādu pārliecību, pret savu kaut kādiem savām vērtībām, iet. Tā. Vai viena no smagākām ir izglītības nozare? Viennozīmīgi izglītība, jebkurā gan izglītība, gan arī tajā pat laikā arī ar kaut kādiem darbiniekiem tu saproti, ka viņš ir strādājis un kaut kas tur nav sanācis, vai tu saproti, ka viņš ir, jāatbrīvo, un viņš sēž, viņš tev sola visu kaut ko, bet tu saproti, ka atkal noliekot emocijas, tu saproti tas, nē, viss, beidzam šo, un mēs nevaram to, vairāk. Bet izglītība ir ļoti, jo arī tur ir tie ļoti daudzie faktori, un kas ir jāņem vērā, jo viens ir tas finansiālais, protams, un kur tajā mirklī, kur tu saproti, ka vienkārši nevaram, kā piemēram šodien arī, ka tas finansējums ir tāds, kāds viņš ir, un tu vienkārši saproti, ka nevaram, un tāpatās tu lietas par to, piemēram, analizē uzreiz kopā skatoties, ko iegūst, ko neiegūst, kādi ir tie izaicinājumi, kādi ir tie riski, un tad reizēm arī ir tā situācija tāda, ka tu saproti, ka, piemēram, tas pats vecāks, mums arī vienā no pagastiem, kur arī bija tieši par to skolām tie jautājumi, un kur arī, es atceros, mēs arī sarunājāmies ar vienu to tētu, un viņš arī teica, ko mums darīt tālāk? Mēs dzīvojam tur un tur, mums tik un tik, bet ko mums tā kā, ko jūs iesakat? Ne viņš pārmetoši, ne viņš tā, viņš tiešām no sirds tu redz tam cilvēkam, un tu saproti, ka arī iejūtoties, briesmīgi tā situācija arī, un atkal te ir tas stāsts, ka mēs ar to vienu lēmumu varam, tādas lietas ietekmēt, un ka bet tad ir jāizsver, kas ir, tā kā mēs redzam, kā līdz kuram mirklim mēs varam, un kā es teicu, ja viņš ir argumentēts, saprotams, ka šī situācija šādi, bet risinājums varētu būt šāds, ir reizes, kad ir jāpieņem tāda lēmuma, bet tas noteikti nav tas, ja ir iespēja no tādiem izvēlēties, tad to izdarīs viennozīmīgi. Tas ir, neviens par tādiem, par tādām sēdēm, par tādiem lēmumiem noteikti neaugst un nesapņo par to, ka kaut kas tāds ir jādara. Skatoties, man šķiet, ka te mums īsti jautājumi nav. Mūsu saruna arī tuvojas noslēgumam, un sāku šo sarunu ar jautājumu, par ko sapņoja mazā Inese un strādāt saldumu veikalā, es sapratu. Bet par ko tad lielā Inese sapņo? Kā tik filozofisks jautājums. 2 minūtes. Šobrīd jau laikam tas būtiskais ir par to, ka lai ir miers. Un miers ir ne tikai pasaulē, bet arī mums novadā, lai mēs arī manā dzīvē, arī mūsu katra dzīvē, lai mēs, lai tiešām kā sabiedrība, tas būtu tas, ko tik ļoti, ļoti vēlētos, lai mēs spējam un iemācāmies cienīt viens otru, iemācāmies sadzirdēt viens otru. Tas nenozīmē, ka vienmēr ir jāpakļaujās vai kaut kas, ka nedrīkstam atkal pastrīdēties vai pakomunicēt, bet lai mēs iemācāmies līdzās pastāvēt, arī dažādi, ar dažādiem uzskatiem, un lai mums visiem būtu vieta, gan šeit, gan uz pasaules. Tas tā ļoti globāli šobrīd, jo tāds ļoti globāls jautājums. Bet tas būtiskākais laikam ir, lai mēs spējam dzīvot visi mierā, līdzās, cienot viens otru, sadzirdot viens otru, un tāpat laikā īstenojot arī katrs savus kaut kādas ambīcijas, cerības, plānus. Bet ir
mums ir jāvelta laiks gan katram sevis tādai analīzei un katram sevis tādai bagātināšanai. Un tas varbūt arī ir tāds, ko es gribu novēlēt arī mūsu šī vakara klausītājiem, skatītājiem, ka katram ir jāspēj atrast sevī, kas ir tas, kas viņam, kā es teicu, es esmu identificējis pāris tās lietas, kas man tracina kaut vai mājas, un kas man atkal tā kā pozitīvi uzlādē. Un tas ir laikam tas būtiskais, ko es gribu novērtēt, lai katram izdodas tā kā sevī atrast, identificēt, tieši to, kas dod. Un es zinu, ka mums laiks beigsies, bet vienos kursos mums to iemācīja darīt tā. Atcerieties no savas dzīves kaut kādu 1 vai 2 mirkļus, kad jūs patiešām jūtaties laimīgs. Tā, ka no sirds jutāties laimīgs. Un tad mēģināt saprast, kas bija tas, kas radīja to laimes sajūtu. Principā tas arī ir tas, kas jums rada jūsos to prieku. Un tad, kad ir, un tad saprotot, kas tad bija tas, kas tajā reizītē, un tad varbūt kādreiz mēģināt veicināt, lai atkārtojās tieši tie apstākļi, vai tā ir kopā būšana ar kādu vai kas, bet lai katram izdodas, tad, un tas bagātinās, un tas iedos tādu, ka tā pasaule jau ir īstenībā tik skaista, ka vienkārši ir jāspēj viņu ņemt pretī to, ko viņi piedāvā. Un paldies, Ines, par sarunu, un paldies arī visiem, kas pievienojās, un es ceru, ka noderēs jums arī kādu ideju vai iedvesmos uz kaut ko. Paldies par klātbūtni. Paldies liels!